Ezīši miglā. Kur mēs esam? Mēs esam Lielaucis ezerā. Runā, ka te baigi asari ķeroties, un šodien ir tā diena, ka to varam mēs pārbaudīt. Jo ir tāds pasākums kā Lielaucis asars. Mēs esam tikko iepeldējuši. Dalībnieki ir salīdzinoši daudz. Vairāk mēs to šobrīd esam atbraukuši priekš sevis, pamakšķerēt un noķert vismaz 25 cm vienu asari. Kaut vienu, jā. Kaut vienu, jā. Čau, labrīt visiem. Tā, makšķerējam. Kas makšķerējam? Es, Kaspars Puksts un Jānis Nerds. Viss, sākam. Laiviņa manējā 3,25, kas skaitās. Elektromotors. Vilni mēs uztaisījām tā. Te viļņot laikam nedrīkst, un šis motors ir visu saviļņojis. Tā kā tā. Man kātiņš manējais Majorcraft Agido līdz 5 grami. Mēģināšu es ar vienu strādāt. Dziļums šeit ezerā ir apmēram, ir arī kaut kāds, es vismaz pēc kārtas, es nezinu, es esmu pirmo reizi. Es saku, es neesmu redzējis otru krastu, es pat neatveru, cik tas ezers ir liels. Mums šeit ir priekšā 1,3 pēc dīpera kartes, šeit ir 1 metrs. Visi izskatās, ka vairāk vai mazāk cenšas ķert uz wobleriem. Vismazām tā dzird, kad arī poperus kaut kur rausta. Un, jā, pamēģināsim tos woblerīšus. Woblerīši, kas vēl mums te ir kaut kādi silikoni mani līdzi, nezinu, vai viņus sanāks iedarbināt vai nē. Rotiņš. Šie te 3 droši vien būs dominējošie mānekļi. Tā kā mēģinam. Ko? Jānis ir uztaisījis pirmo metienu. Šobrīd vēl nav, bet tas ir tikai nieka dažu sekundžu jautājums, lai būtu zivs galā. Es vēl neesmu uztaisījis metienu, un es tikko sapratu, ka man vajag vēl drusciņi sataisīties. Te redzu gultni, man likās, ka tas ir tumšais ezers, bet nē, šitas nav nekāds purvinieks, jo krasti reāli purvinieki ir, un šitas ir riktīgi dzidrais, pēc enguris izskatās, pat tā zāle apakšā ir. Baigi interesanti. Nē, rekur, te ir dziļāks, te mainīgs ar to zāli. Ko labi, močījam. Es vienkārši vilku, jā, šito es vilku. Pastieties maziņais rapālīts, manējais šitais babīts verņaks. Noķēr tādu te asrīti, redzēs. Mazais računs paņēma un šitā te man apkārtā pauklu visu te satina. Tagad galvenais, kas ir gradzenā paņēma, ierāvās iekšā gradzenā, uztina uz gradzenu virsū. Ko, jāuzliek uz mēlēns, jāapstās, cik tu viņš liels ir. Asars iet, ieskaitē no 15 cm. Būs 15. Jā, ir 15 cm. Neko, jāiesūta rezultāts. Pasties, kāds mums viņš skaistos 15 tieši kā reizi. Par 15 cm asari ir 1 punkts. No 20 cm sākās punkti jau, tā kā 21, 22, 23 par katru centimetru. Tā ieskaitās. Jānim tikko arī bija viena celtīte. Maziņš, pastieties, vienkārši kurkulītis. Zivtiņus jābučo pirms atlaišanu. Skrien projām mazais. Ko? Tas nozīmē, ka asari šeit ir. Tas jau nekas, ka maziņi. Mums arī maziņi derēs. Mēs mērķiecīgi iesim, tikai tagad vajag šito vēl atpiņķerēt vaļā. Un tad jau viss būs baigi kārtībā. Es noķēru Jāņa asari. Jānis tavēju noķēru tieši tajā. Bet redzēji, kā es izspēlēju, ko? Redzēji, ja? Mācies. Redzēji, es viņiem nerādīju tagad, kā es izspēlēju. Es domāju, jāpamēģinu. Neprofesionāli. Tas ir neprofesionāli. Ko? Nākamais mums ir ieskaites asars. Šitas jau ir, pasties, šitas jau mēs kāpinam tempus, un šitas jau ir 16,5. Tas mazais woblerīts baigi smuki spēlē, ka viņi tā uzdrebina. Viņu var vilkt. Pirmo asarītis noķer vienkārši tinot. Otro ir šitā. Ting, 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 ting. Ting, ting, ting. Un viņš arī tā. Viņš tā, ūdens te nenormāli dzidrs. Tā kā te visas iespējas. Bet te apakšā, es saku, ļoti pateicīga grunts ir. Es domāju, ka es te pamēģināšu arī uz silikona kaut ko padancināt. Te varētu būt arī interesanti uz silikona. Mums ir 2 ieskaitas zivtiņas. Baigi lieliski, 2 punkti mūsu kontā. Jācer vēl tikai ir uz 20 pāri centimetriem asarīt, jau būs reiz 22 centimetri tas sanāk. Laikam. Man tā kā no liela gabala šauja. Es jau Jānim saku, šitas jau arī var beigties vienā brīdī. Bet viņi tie asarīši tādi. Pasties, cik skaisti viņš taču ielocīja arī, 15 centimetrīgi bijām 2 gadus puses atpakaļ. Tur tieši tāpat bija. Bet starp tiem mazajiem dzīvo arī lielie. Tikai jautājums, vai tu viņu spēj pamodināt vai nespēj.
identiski, nu, gandrīz identiski sasarīti. Nu, šito čempiņi šitādus te asarīšus īsnībā, kas ir drūsiņi, pasties, šitas ir 17 centimetri, ja? Pasties, muti atvēr vaļā, viņš atbrīvojās, un viņš ir 17 centimetri. Tu viņu drusku piespied, un viss, un ar to arī beidzās. Viņš automātiski paliek pa 16,5. Nu, vēl. Tā, pagā, maziņies, pagā. Paga. Tūlītas mēs tev šitā te, tā, lai tevi redz, ka tev astīte ir, nu, bišķiņ atbrīvojies. Bišķiņ atbrīvojies. Malcītis. Malcītis nespirdies. Redzēs, kā tevi tur ieskaitīs. Viss. Šito uzreiz klurk, laižam vaļā un dzīvo. 1, 2, 3. Lai neaizmirstās, kad pie 10 apstāties, kad vairs nav jēgas 15 centimetrīgus mest iekšā. Kas tur lielākais? Pasties tu kā, cik viņš ilgi ņēma un nevarēja paņemt. Nu, vienīgais viens āķis ir sānā kaut kur trāpījis iekšā. Nu, tagad vajag bišku plastisku operāciju viņam uztaisīt. Ne, mikroķirurģija. Tā saucās mikroķirurģija. Tā nav plastiskā. Ops, ir viss. 4. Jānis skatās uz mani, viņš saka vibrācija, viņam ir vibrācija būtiska. Nu, Jāni, rotiņš, jā, rotiņš, labi. Bet šitas te, nu labi, es paņēmu. Es nezinu, es tagad, mums tā laiva bišku groza, nevar saprast, kurā virzienā vispār es te metu. Bet es tikko zinu, kā es vispār nebiju iedziļinājies līdz tam, kā te tā stratēģija ir. Stratēģija ir vienkārša. Jānoķer ir 10 zemizmēra zivis. Nu, respektīvi, zem 20 centimetriem un 20 ieskaits punkti. Nu, tad no sākuma saķeršu aizvērsim sarakstu ar tiem mazajiem. Tad mums būs 10 punkti, un pēc tam tikai, nu, ja būs kāds lielāks, tad arī nomainīsim. Visus maziņos par bortu, tos jau vairs nav jēgas, jo to tikai uz lielākiem var mainīt. Un tā ir. Nu, mazulīši, kā mazais rapālīts šancē klausoties, jūs skatāties. Nu, nekas, ka maziņi. Es saku, tas ir viss skaisti. Migla pazudīs un arī var pazust visas copes. Uzspīdēs saulīte, nezinu, kāda šodien diena būs un būs bezvēž. Nu, skaties, pastīsimies, cik šitas ir. 20, protams, tas nav. Nu, te šitie standarta nomērītie. Jā, šitas arī ir 17 centimetri. Viss ir kārtībā. Pasties, kādi burbuļi aizgāja. Tā noteikti, ka mega liela līda, ka tā bija. Un kaut ko riktīgi mēs izbiedējām, pārpeldējām pāri, nu šitādus te burbuļus, nu es nezinu. Vai arī līnis kāds, es nezinu, kas te vēl pa zivīm, nu gan jau kāda līņa arī var būt, bet nu riktīgi skaisti. Pirmīt leca līdaka, uzmet tajā virzienā. Mēs ar Jāni vienojamies, ka līdaks arī mums iet ieskaitē, tas nekas, bet ja mēs esam atbraukuši uz copi vai ne? Vajag jau paķert. Un paķersim arī līdakas, kāpēc ne? Jāni? Jā. Ir. Paņēmi, ja? Nu, varbūt būs. Ir. Arī 18, 17 centimetri. Rotiņš. Ar zelta pušķīti? Jā. Tas ir, kas, pirmais? Pirmais izmērs, ja? Oi, jā, neapsveicu. Sastāv mums ieskaitas zivs. Godīgi sakot, es sāku apaugt ar wobleriem. Vispār man kaut kādi jau visu laiku bija wobleri. Šitas te konkrēti rapals no Burtnieka, no Babītas ezera, jā. Šitais mazais tādi mazie krenciņi nebija. Ko tu tur dari? Es ar rotiņu. Labi. Tā, nu, tu viņu dabū ārā. Es tad atradu sev tādu vienu mazu forelīti. Es nezinu, man viņa kaut kā likās, ka viņa varētu būt baigi interesantā. Tikai kur man viņa ir? Kur viņa man ir. Uzlikšu mazo forelīti. O tāda violēta forelīte. Pamēģināsim kaut ko dzīvē pamainīt. Tagad mums, es saku, jādabūja līdziem. Šitas jau ir pasties. Maktans. 17. Pāt visi 17,5. Tūlītās es uzlikšu virsū mazo foreli. Šitā man arī ir rapals forelīte. Un tad bangš būs. Es sāku atriepties. Man arī tikos forelītes bija. Zini kā, viņš atrada. Nebūs. Kas par šitas nebūs? Šitas nebūs? Es domāju, ka ne. Šitas 14,5 nodēvēja pieliec klāt. Viņš jau par iepriekšējo teica, bet viņi visi tā kā nomērīti ir. Nu? 14,5 precīzi. Kas... Nu, redzi, nu. Nu, neko darīt. Bet mēs viņu tāpatās skaitam, ne? Mēs skaitam. Viņi neskaitam, mēs skaitam. Mums tā ir 8. zivs. Nu ko?
Mēs esam sarakstā aizvēruši, šitas ir 10. asars. Tātad mēs esam visus mazos pļērpakus, Jāni, jau noķēruši. Jā. Mums viņus vairāk nevajag. Nē. To Čau. vairāk mēs neņemam un viss tagad pārējiem uz lielajiem asariem. Nu jāmēģina. Mēģināsim atrast lielos. Mēģināsim tagad lielos atrast, jā, jo mazos mēs mācējām ļoti veikli. Nu, tas ir manā stilā. Daudz un mazi. Bet, nu, jā, kā ir. Tas, kurš noķers tagad vienu 20 centimetrīgu asari, momentāli viņš ir pārspējis mūsu. Iespējams, ka tāds jau tur ir. Domāju, uzlikšu bišķiņu lielāku wobleri. Varbūt būs. Nu, pagaidām nav. Mums jau atsūtīja ziņu, viss pietiek, gaidām 20 centimetrīgi. Nu, jā. Nu, neko, gaidām, pasties. Selektiņš. Selektiņš arī ņem mazos pļērpakus. Labi. Šitais selektiņš, hamsters, ir ok, tas saprot visu, ko viņš dara, bet, ko es gribēju teikt ar to? Es kaut ko gribēju darīt, bet ko es gribēju darīt, atkal aizmirsu. Uzlikšu šito. Pamēģināšu šito. Jāteic, te ir ļoti sekls, tur, kur mēs šobrīd esam. Varbūt tās te kaut kur arī dziļāka bedra ir. Tad mēģinās arī to. Nu, man ir rekuši tādi poperi arī ir. Tā kā mums vēl viss ir priekšā. Tām savām copēm man izsit no līdzsvaru. Šito es negribēju uzlikt. Es neesmu nekad noķēris uz viena cita. Kaut kad senos laikos atpakaļ paņēmu un nopirku veselu čupu ar visādiem wobleriem. Domāju, nu tulītās sākšu jaunu dzīvi, wobleru dzīvi. Tā man viņi arī visi nostāvējuši, pa kastēm ir un pa plauktiem. Pamēģināšu reku šito. Nezinu. Nekad dzīvē uz viņa neko neesmu noķers, jāteic arī baigi dzīvē neesmu neko arī mētājis. Ja reiz neko tu ar viņu neesmu mētājis, tad arī nezinu, vai uz viņu kaut ko var noķert. Uzlikšu kaut ko no šīs sērijas. Tas ir arī rapālis, tikai tā rapāla, bet tikai viņam tā mēlīte tāda. Jāmēģina šito. Nebūs, šitas nebūs, šitas tiešām iet līdz metram. Šito nevar izdancināt. Diemžēl. Labi. Pienācis ir poperlaiks. Likšu poperi. Būs, nebūs. Labi, ka man viens lielāks popers ir, tad ar lielāko poperi pēc tam pašancēsi. Man tāda baigā čutene ir, mazie asari, īsti nav vairāk tā kā būtu baigi aktīvie. Es tagad te poperi mēģinu iedancināt. Man ir nelaba aizdoma, ka jāliek ir pavada un jāsāk mēģināt ķert ir līdakas. Es kaut kā uz to sliecos. Un, ja parasti ir tā, ka ķer līdakas uz maziem mānekļiem, tad piezvejā ir asaris. Un ja mēs mēģinām šo taktiku, šoreiz tikai ķersim asari ar piezvejā līdaku. Tas tā jocīgi skan, bet tā tas sanāk. Mēģinās, bet tikai man jāuzliek ir īstā pavada virsū, jo man būs baigi žēl pazaudēt tos wobleri. Mēs esam pietuvojušies bedrei. Es domāju, jāpārsienās, neko nesūdu nepārsiešos. Darīšu vienkāršāk. Šitā tā ir manu bērnu pavada ar gatavo uzgriežamo sakabi virsū. Un vienkārši kabināšu viņu klāt un nepārsiešu. Un man būs uzreiz pie fluorkarbona klāt. Starp citu, šīs te pavadas Jānis sien. Jāni, pasmaidi. Rekur jums te tagad telefona numurs apakšā ir, ja jums vajag titāna pavadas, ja? Jā, titāna sietās pavadas. Zvanut Jānim. Nu tā, mazulīši, kur jūs man esat? Nu ko, sāksim ar tevi. Es izvēlos tevi, pasties, kas šitas tās ir. Bet Minovs 120 SP. Uzliksim šitā, no vienas puses ir zelts, no otras puses ir sudrabs. Man meita šito 73. līdaku šitā ķīšezerā noķēra, ka mēs braucām vienkārši patrenēties. Skaistulis. Izvilksim ārā ankuru. Kā nav, tā nav. Slīdēsim tālāk. Nav ko te daudz čikāties. Bum! Ir. Jācer kādu līdaku noķert, Jā, saņemies. Tev patīk līdakas? Jā, es patīk. Es arī. Lūk, pacēlās saulīte. Un esam beidzot saprotam krastus un tā ezera izmēru. Pa to pusi vēl nekā nav. It kā, neredz vēl krastu.
bet kaut kādas laivas jau parādās tālumā. Bet nu tagad mums jāapvēl Driņķī salē, jo šī pusē ir viena laiva. Nebrauksim viņai tuvāk pa 50 metriem. Te apakšā foršā līdega zāle ir. Te arī dziļš ir. Es jau uzliku mānekli, kuram es īsti neticu, tas ir čakarbaits. Nu, es kaut kā uz viņa īsti neesmu tā baigi atvilcies, lai varētu teikt, ka wow. Varbūt tās es nemāku viņu spēlēt. Nu, tas arī varbūt tās. Tur varbūt tās ir kaut kādām iemaņām jābūt, ir savādākām. Tā ir. Bet interesanti, ka mums neviena līdaka nav uzsitusi. Šķiet tajā laivā noķēra, vai nu tā izskatījās, varbūt tas pēc līdakas, jā, ka viņi noķēra viņu. Bet mums nav. It kā visu pareizi daram, bet nekā. Ir pagājušas jau, nezinu cik, ir, var sakot, 20:09. Paskatījos rezultātu tabulā. Mēs esam vieni no pēdējiem palikuši. Skumji, ko lai saka, skumji. Mēs pat pēdējo stundu neesam noķēruši neviena mēra zivi. Vispār mēs vajag zivi neesam. Nevienu, jā. Vispār neesam nevienu zivi. Tope nav bijusi. Jā, es te čarteri visādi es uz rotiņu sāku pat ķert. Nav. Vēņš pacēlās, redzēs kā tas ir, bet pirmā vieta ir noķērusi 6 virs 20 cm asarus, 4 viņam vēl nav ieskaiti, un pārējie tur, kā jau saliekās. Strādājam. Tā Jānis beidzot ir kaut ko piekabinājis. Beidzot līdaku piekabinājis ir. Kaut kur te patās blakām izvēlās vēl vienu. Parādies. Jā, skaisti. Pasties, cik skaists līdaks. Mazo rotiņu. Tev ķērām, pēc noķērām, Vismaz līdaka atradās. Līdaka atradās. Šito līdaku vajag uz mērlens un iesūtīt kā 2 asarus. Saki, Es par. mainam. Pasties, rotiņš arī ārā. Jau pat mērs. Mērs, riktīgi smuks mērs. Cik tad ir? Pasties, 53. Oi, skaista. Mēs šitās ņemam vai neņemam? Tu jau neņem viņu? Nē. Jā, es arī domāju, ka nevajag ņemt. Būsim zaļie makšķernieki. Zaļie makšķernieki. Mums galu galā vakarā jādejo, nevis jādomā par zivīm. Tieši tā. Paņēma man arī. Arī līdaka uz pavadas, man liekas. Jā, tā līdaka. Smuka? Asars. Bļāhā, big fish, jopt vai mātīt. Šitos gan ir. Klausies, es varbūt tās būšu big fishā trāpījis, ko. Nihira, vot tas ir asars. Jopt vai māķi. Es atvainojos par saviem izteicieniem. Jāni, man vajag, ko? Viņš ir dzeltens? Kādā krāsā viņš īsti ir? Ko? Vietējais. Tev vajag bildi? Obligāti ņem ar manu telefonu, uztaisi man bildi, uztaisi man horizontāls, vertikāls visādas. Tūlītās pēc brītiņa smērīsim. Ko maģiskais brīdis viņu likt uz paplāts, ne? Tā. 36, jā, šito nestiepsim, viņš ir tiešām 36. Video vajadzēs atlaišanai, lai YouTube'ā skatās. Tā, labi, es līdz viņu samēru un tad vēl atlaišanu taisam. Ko? Buļ. Mīļais, skrien ātri, cik skaists zaļš brīnums. Yes! Jā! Noķērām. Mums ir vēl kaut kāds ņiždanačka. Kaut kas te. Asars! Jāni, lēnām. Mēs esam zirgā! Jāni! Ļaut aprūpīs mums tu līdz. Jā, tūlīt apkārt būs. Tu pārspēji pat sevi savu 25-nieku. Čaļi, jā! Ticība! Es aizmirsu uzfilmēt savu asaru atlaišanu. Nekas uzfilmēsim Jāņa asaru atlaišanu. Es ielikšu iekšā savēju, ja?
Ai, jā, cik ārā, kas paskaistu. Es doju vairāk, 32 toča. Toča šitā. Kāda krāsa, vai tas tikai caur brillēm man tā liekas? Ir dzeltens. Nenormāli zaļš viņš ir. Dzeltens zaļš, šitāds asars neesmu redzējis, cik skaisti asari. Oi, kā asintiņa aizgāja. Aši. Mēram un laižam vaļā. Nu tad, paldies tev par emocijām. Uz nākamo reizi. Čau. Nu Jāni, tavs rotiņš atkal, jā? Jā, brīnum rotiņš. Lasa. Galvenais viņu nepazaudē. Jā. Vienīgais. Vienīgais, jā? Šitāds ir vienīgais. Nu, man šitāds arī tikai bija ar sudraba lapiņu, arī ar sarkano pušķīti. Baigais. Kas tas? Lucky Jones, ja? Nu, blin. Tas ir tā kā šitas te blitkas salmo tās arī tās, vai ne? 1., 2., 3. Arī kaut kāds parasts klucis nekā tur nav, bet strādā tā kā nezinu kas. Tieši tā. Uzlikšu citu noiki. Galvenais iegāju šinī, iegāju NGT. Kaut ko vajag paņemt, paņemšu noiki. Paņēmu noiki, nu. Tikai es domāju, ka viņam būs mazākas astes, bet šitas ir kaut kas ļoti ošelūram līdzīgs, tikai noiki ar garu asti ir. Jāmēģina. Pārbrauksim. Galvenais, kas ir? Tad, kad brauc, tad tagad saulīte spīd un tās zivtiņas baidās. Pilnīgi redzi, viņas trut, kaut kur skrien. Nu arī šiten bija, tur bišķiņ uz augšu, bet šeit apakšā zālītes ir. Vajag pēc šitās te deeper kartas mēs te braukājam. Likās, ka šinī virzienā jābūt bedrē, bet nē, mēs esam bišķi nepareizā virzienā atbraukuši. Bet te sanāk tāds uzaugums, te deeper karta rāda kaut kad 1,3 metri štoļi, kaut kas tam līdzīgs. Un mēģinām tagad tam zāles pudurim, kaut kādam uzaugumam te pa malu bišķītiņu pamētāt, varbūt tās kāda zivtiņa pielipusi klāt ir, un tam mums izdodās viņu nokaitināt maliņā. Nu redz, Jānis ar savu Turpinam. rotiņu rotināja, kamēr pierotināja vēl vienu 12 centimetrīgu asarīti. Nu, jānoņem pavadiņa nost, laikam ir. Pagaidām druscītiņ apnika vajag kaut ko dzīvē pamainīt, zini kā. Jānis arī pamainīt dzīvē, viņš visu laiku ķer tos savus, kā viņš tur saucās, tos mazos asarus. Man ir reku šitādi te rapals woblerīši. Jā, pamēģina uzlikt ir. Šitien dziļums varbūt tās atļauj tādus arī likt. Jā, pamēģina no sākuma šito, tu pastīšos, vai viņš gadījumā nelasa visu, kas pa grunti ir. Nav līdz 10 metriem dziļumā neiet. Es nezinu, kaut kā, ja zinātu, kā pēc mēlītes būtu kaut kur virsū, kaut kas uzrakstīts, bet nav jau. Tūlīt redzēs. 2 metri ir. Viss aiziet wobleri. Un tad 2. un 3. Un tad pamēģinās. Mums ir 20 plus, pa kuru pusi vilks. Vēl 3 nāk līdz. Ir vēl. Un kas? Tas pats vecais. Tu superierocis, es tev saku, ir mēdz gadīties superieroči. Un tad šitas ir tas viens no tiem superieročiem, kas mēdz arī gadīties. Nu redzi, cope nav beigusies, kamēr tā nav beigusies, nu. Vēl šitādi. Ui, šitādi? Jā, bišķi mazāk, 3 grabā. Nu redzi. Un galvenais, es tikko noņēmu mānekli nost. Tā, nu ko, liekam, svaram, mēram? Jā. Šitas asars bija 30. Es atkal nepaspēju ieslēgt YouTube. Es pamēģināšu no šejienes izgriezt ārā, jums tūlītās būs vertikāli. Nu, tagad. Paldies. Atkal nepaspēju uzfilmēt. Mums aiziet pēdējās 40 minūtes. Un tad ir viss. Nu, es sevi ziedošu laikam pēdējās 40 minūtes rotiņam. Jānis saka, ziedo, upurē sevi rotiņam. Man gan jāteic, nav zelta rotiņš un nav laikam Lucky Jones. Man ir, Dievs viens zina, kas tas ir par rotiņu. Nezinu.
Iespējams, ka nezinu. Tiešām nevar pateikt. Bet nu kaut kāds ir. Bet arī ar pušķīti ir. Varbūt drusciņi smagāks nekā Lucky John Rotiņš. Mēģinās ar to pašu. Ja vienam skries pakaļ, uzreiz metīs otrs uz galvas virsū tiem, kas tur seko vēl līdzi. Un dākš! Un Jānis teica, viņam vajag vēl vienu 25-nieku, un tā viņš būs šodienas misiju izpildījis. Rīt cēlienu, jā. Pēdējās minūtes, blin, un šitais te notiek. Saproti, vai tu saproti? Vai tu saproti? Nu, Jānis, pasties, nu. Mērkats tāds. Un es te mēģinu sasiet makšķeri šobrīd, nu. Otķiberās. Paņēma sūda rotiņš, savēra pauklu. Un viss. Un neko tu padarīsi. Un tāpēc man besjārā tie rotiņi. Besjārā. Es skatījos ūdenī, tur, zin, tas savērpta auklas kušķis jau ir. Viss notiekās. Labi, paspēšu vēl uzsiet. Tā, es esmu atpakaļ spēlē. Man tas prasīja 3,5 minūtes. Tā, tagad ir bišku palaiks mazāk auklas manas polē. Es teiktu, ka dafigā mazāk auklas. Džigā, kad es metīšu, tad droši vien līdz Bekingam tikšu. Un tā ir ar to mazo plānu aukliņu, kas ir 0,3. Nu, tā tas notiek. Tagad es nometu, es nezinu, atkal kaut kāds 25 metrus 30. Jep. Nu, neko. Vajadzēs atkal jaunu nopirkt. Nu, tā vēl 10 minūtes. Es tagad spinnerbaitu uzliku. Varbūt tās spinnerbaits labāk uzšancē, zin kā. Nu, neuzšancēju. Diemžēl spinnerbaits neuzšancēju. Uzšancēsim varbūt tās ar kaut ko. Ar kaut ko. O, es šito šodien neesmu līdz. Varbūt tās šitas voblerītis varbūt tās izšancēs. Varbūt neizšancēs. Kas to lai? Kāpēc nepamēģināt? Neuzliks, nezināsi. Jānim arī nav nekā. Bet kādi bari skrien pakaļ. Ja jūs zināt, nu to nevar vienkārši parādīt. Nav lēcas tādas kamerā, lai to varētu parādīt. Nu, tur, zin, ja skrien pakaļ, nu tad 50 gabali, 60 gabali. Nu, tā kā no sirds un dvēseles. Uzreiz čupām, bariem. Bet, nu, nav pat sprīdi gari tie asarīši. Tā kā zivis te ir daudz, es negribu iedomāties nemaz. Es negribu zināt, kas te notiek ziemā. Tie, kas izdomā uz šajien braukt ziemā, es negribu zināt, kā jūs viņus te ķerat. Nu, ja ziemas mums, protams, tādas atnāk. Nu, šitas, skatāties, šitas viss notiek pēdējās 3 minūtēs, ja? Un es tur wobleru laižu pāri, un man nekā tur nav. Nekā tur nav. Un šito vēl paspētu. Šito vēl, ja būtu viņš mērā, būtu 25-nieks viņu paspētu vēl iesūtīt. Nu ko? Nu tas ir arī viss. Ir 1:00. Ir beidzies. Nu, tas vispār ļoti labi, ka ir tādas beigas, jo, diemžēl, es apstāties nemāku. Un mums, es nevaru padoties tajā ziņā, ka, nu, es esmu tā kā neuzvarējis to 25. asari beidzamo. Jānis ar pēdējo stundu ar tādu pacietību ņēma rotiņu, bari skrēja pakaļ, viss notika, bet neizmērs, jā. Drusciņ pietrūka. Nu, labi, kaut kādā 20-niekā mēs droši vien būsim ar saviem 3 asariem, un, nu, labi, ar saviem 10 un 3 normāla izmēra asariem. Mums nav neviena 20-nieka, mums ir 3,30 plus. Jā, mums ir 3,30 plus, bet kad cirta, tad cirta iekšā tikai 30 plus. Mēs te neiesim smērēt. Jā, nu, tālūk mums sanāca. Nu, ko, labi, mēs vācamies nost. Lucky John Rotiņš, pirmais izmērs zelts ar sarkanu pušķi. Kas bija tiem, kas saķēra visvairāk? Nav ne mazākās nojausmas, uz ko viņi tur ķēra. Es rekur visādi šitādus mēģināju. Jā, kaut kas Jānim rekur šitāds vēl bija aparāts. Nu, manējie, šitie, nu, var sakot, uz katra pa drusciņai kaut kas bija, it sevišķi sākumā, bet, nu, šitie te. Labi, brauksim krastā, ja būs kaut kas interesants, vēl to parādīšu. Nu, vismazām pateikšu pēdējo vārdu. Varbūt tās mums tomēr ir big fish, kas to lai zina. Tā, nepadalījos ar informāciju. Jāni, cik to pulkstenītī bija? 23. 23, jā? Tikai manējie, jā. Tikai tavējie. Es kaut kur sāku Jāņi skaitīt klāt savējos, un tā es arī pārtraucu skaitīt, bet man tik daudz nebija. Bet pie 16 apstājies. Jā. Nu, kaut kur tā, jā. Tā kā, jebkurā gadījumā kaut kādas zivis ir. Klausieties, pastieties, es šito te 82% rekur te ir iekšā. Un tagad mums jānonāk tur, kur tur tā baltā ēka ir.
Un tur krastā ir tas, es nezinu, mūža, kas tā ir pa mūžu. Pils. Tā ir pils, jā? Jā. Nu, Jānis zina, ka tā ir pils, nu mums jānonāk līdz krastam. Viss, mēs dodam ručkā un laižam uz turieni. Tā, mums ir misija jābrauc glābt cilvēki, kas palikuši ir otrā krastā. Man ir palicis 69% akumulators, mēs tikām līdz krastam. Nu, tagad redzēs, vai izdosies atvilkt atpakaļ. Es tikai tagad nesaprotu, kuram no visām laivām man ir jāvelk, jo es redzu 3, viens ir kajaks un 2 ir aerolaivas. Meklēšu. Kas jums tur notika tajā laivai? Zēns krovi. Aukla, ja? Pīļku, jā, paši savā ēnkurā īpaši. Šitā pati aukla, jā. Šitā pati aukla? Tā pati aukla. Jo, Haidī. Es domāju, makšķera aukla. Nu, tad tas viss tad vispār pa neveiklo. Nu, labi. Zēnkuriņš aizmugurē stāv, iekurbulēja un cilpiņi pārkārusies un viss. Nu, viss labi, davai mēģināsim štropēties, kamēr man arī akumulators vēl dzīves ir, tā. Viņam ir 65%. Labi, laižam. Nu, redz, ar visu štropēšanu 62% palicis ir. Tā kā normāli, nekāda vaina. Viss vācos no. Ko to jūs domājat? Es arī lielos nemāku ķert. Mēs bijām komandā. Jāni? Mēs noķērām 3 lielus asaru. Nā, čur, uzreiz foto uztaisīs rekur mums. Šidā. Un dāvan no kumas kāds. Asariem varēs iet, tas tā baigi pašais. Man patika, es jau paprotu. Nu, ne šitos citu. Nu, nevar būt, mēs brauc garām, tev nebija neviena asara. Kā tu var noķert vienā? Jāni, noturējām. Jā. 38. Sanāca. Super, vai ne? Bija vērts braukt. Viss. Balva rokā, zupa paēsta. Tinam makšķeris un braucam dejot. Tiekamies citā reizē, citā laikā, citā ezerā. Čau!